Atspiešanās uz līstakām ir salikts vertikālās spiešanas vingrinājums, kas galvenokārt trenē tricepus, krūtis un deltveida muskuļu priekšējo daļu. Lai to izpildītu, ieņem balsts pozīciju uz līstakām, nolaidies lejā, saliecot rokas un tad spiedies atpakaļ augšā, līdz tavas rokas ir taisnas. Šis ir viens atkārtojums. Lai gūtu bonus punktus, pārliecinies, ka augšējā pozīcijā lāpstiņas nospiestas uz leju, jo tas var palīdzēt saglabāt stabilu un spēcīgu plecu pozīciju. Lai to atvieglotu, tev ir divas iespējas – izmantot gumiju vai kāju palīdzību. Ja tu izvēlēsies izmantot gumiju, ielaist tajā rokas un kājas un izpildi vingrinājumu. Jo biezāk gumija, jo vieglāks būs vingrinājums. Savukārt izvēlēsies izmantot kāju palīdzību, vienkārši novieto kājas uz līstakām sev priekšā. Šeit slodzi nav tik viegli dozēt, tāpēc, ka tu vari izpildīt aptuveni 15 atkārtojumus, tur sāks mēģināt atspēšanu uz līstakām ar savu ķermeņa svaru. Pirmā variācija, ko tu vari izmantot atspēdienu uz līstakām, ir ķermeņa augšdaļas pozīcija. Noliec savu ķermeni vairāk uz priekšu, tu vairāk noslogos krūtis, savukārt paliekot vertikālākā pozīcijā, tu vairāk uzsvērs tricepus un deltveida muskuļu priekšējo daļu. Otrā variācija ir virsma. Atspēšanos var veikt uz līstakām, taisna stieņa vai riņķiem. Līstaks parasti būs labākais variants, jo tās ir stabilas un ļauj izmantot maksimālu kustības amplitūdu. Tāpēc taisnas stieņas vai riņķi būtu jāizmanto tikai tad, kad tam ir labs pamatojums. Trešā variācija ir kustības amplitūda. Nolaižoties dziļāk, tu vairāk izstiepi un rada lielāku slodzi strādājušiem muskuļiem, kas ir īpaši noderīgi tavs mērķis uzbūvēt muskuļu masu. Taču tev nevajadzētu piespiest sev izmantot pārmērīgi lielu amplitūdu, ja to plecs nespēj to komfortabli izturēt. Sāc ar tādu amplitūdu, kas tev ir komfortabla un pakāpeniski strādā pie tās palielināšanas. Ceturtā variācija ir gurna iesaiste. Saliecoties gurnos, tu daļu slodzes pārnes uz muguras lejasdaļu, kas var ļaut pacelt lielāku svaru. Šo tehniku parasti izmanto streetliftingā, jo mērķis ir pacelt pēc iespējas lielāku svaru, saglabājot pieņemamu tehniku, bet, ja tos mērķis uzbūvēt muskuļu masu, es ieteiktu gurnas turēt nekustīgus. Un piektā variācija ir roku platums. Placs satvēriens parasti vairāk iesaistīs krūtis, savukārt šaurāks satvēriens vairāk iesaistīs tricepus. Tikai patur prātā, ka jo platāk novietos rokas, jo nērtāks vingrinājums kļūst taviem pleciem. Lai progresētu, tu vari vai nu palielināt atkārtojumu skaitu, vai pievienot svaru. Ja tos mērķis uzbūvēt muskuļu masu, tur izvēlēties jebkuru. Tikai pārliecinies, ka trenējies 5 līdz 30 atkārtojumu diapazonā. Tas nozīmē, ka ja pagājušajā nedēļā tu izpildīji 10 atkārtojumus, šonadēļ tu vari vai nu izpildīt 11 vai 10 atkārtojumus ar 2,5 kg. Kamēr katrs piegājiens ir salīdzinoši grūts un tu paliec 5 līdz 30 atkārtojumu diapazonā, nav lielas nozīmes, vai tu palielini atkārtojumu skaitu vai svaru. Savukārt, ja mērķis ir kļūt stiprākam un pacelt lielāku svaru, tev galvenokārt vajadzētu palielināt svaru un trenēties 3 līdz 5 atkārtojumu diapazonā. Tas nozīmē, ka ja pagājušajā nedēļā tu izpildīji 5 atkārtojumus ar 10 kg, šonadēļ tev vajadzētu izpildīt 5 atkārtojumus ar 12,5 kg. Mērķim vajadzētu būt pakāpeniski palielināt svaru, ar kur tu vari izpildīt vingrinājumu, vienlaikus saglabājot labu tehniku. Šis bija pilns apskats atspēdienam uz līstakām. Ja ir vēl kādi vingrinājumi, kurus gribētu, lai es apskatu, droši ierakstos komentāros. Čau!